Augstu godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, augstu godātais prezidenta pienākumu izpildītāja kungs. Kādēļ es šo saku? Smiltēna kungs, kā Saeimas priekšsēdētājs un arī kā pašlaik prezidenta pienākumu izpildītājs līdz sestdienai, tā ir ļoti būtiska atbildība, kur, protams, var būt dažādi kairinājumi, populistiski gājieni, kā pieņemsim Valēņa kungs min. Šī ir nepopulārākā Saeima pēdējo 20 gadu laikā. Redzēt, Smiltēna kungs, ja būtu tāds populists un gūt kaut kādu popularitāti, viņam, piemēram, šajos 9 mēnešos bija virkne brīži un periodi, kur viņš arī rosināt, kā prezidenta amata pienākumu izpildītājs, Saeimas atlaišanu. Viņš to nedarīja, ja tas ir bezatbildīgi. Tāpat arī līdz sestdienai jūs balsosiet. Šis parlaments šodien balsos līdz sestdienai par valsts prezidentu. Kāpēc es minu šādu būtisku ievirzi? Jo šīs dienas, kas būs vēl ceturtdiena, piekdiena, prezidentam ir tiesības apžēlot. Notiesātājs. Un kandidāts, kas izskan no ZZS, potenciāli ieņemt šo pozīciju, publiski saka, ka nav problēma tikties ar notiesātiem cilvēkiem. Protams, tā nav panacēja, ka notiesāts nozīmē, ka tas ir uz mūža galam slikts cilvēks un tā tālāk. Protams, nevelti ir tā opcija prezidentam apžēlot. Bet pateikt, ka miljonāri, kā aicināt tikties miljonāriem neatkarīgi, vai viņiem ir aktīvi krimināli procesi, vai viņi ir notiesāti. Ziniet, daudz droši vien skatījās un domāja, kāda varētu būt šie personāži. Es arī aizdomājos. Protams, tā atpakaļ ātrums tiek ieslēgts, ka, nosauciet kaut vienu uzņēmēju, kurš ir notiesāts par ekonomiskajām attīstības jautājumiem. Ziniet, tā ir vārda spēle, Kūtrakungs. Es domāju, sabiedrība ļoti labi saprata, ko jūs teicāt. Un šajā gadījumā es pieņemsim kā vienu piemēru minēt Lavens, Banka Baltika. Bija taču vienu brīdi veiksmes stāsts. Bet kas notika un kā nopelna? Un Kūtrakungs, jūs esat Ingūnas Sudrabas partijā, no sirds Latvijai. Jūs netikāties šādiem notiesātiem cilvēkiem. Pieņemsim tādos saviesīgos pasākumos, kā Jaunais Vilnis un citos formātos. Šeit nav tā, ka varētu pateikt, ka kā jūs citējāt, ka jums jāpievar skaisti izteikties. Neesat jau pirmo reizi Latvijas parlamentā ievēlēts deputāts. Neesat pirmo gadu šajā būtiskajā, nozīmīgajā tautas kalpa pozīcijā. Tā es domāju, šeit ir tiešām ļoti, ļoti būtiski ikvienam Saeimas deputātam, kas šodien balsos. Tas nav sirdsapziņas balsojums. Tas ir valsts tēla balsojums. Tas ir konsekventas rīcības balsojums. Esiet konsekventi savā rīcībā un atbilstoši arī balsojiet šodien. Pirmkārt jau par šo darba kārtības jautājumu par Edvarda Smiltēna atsaukšanu. Es aicinu balsot pret. Paldies. Debates slēdz.